Bet ja ne pabalsts, tad kas? Iepriekšējā ziema daudziem paliks atmiņā ar augstajiem elektrības un apkures tarifiem. Toreiz valdība nešķiroja iedzīvotājus un visiem tarifu kāpumu daļai kompensēja. Tika iztērēts daudz naudas, bet saņemtie rēķini vienalga bija lieli. Lielais jautājums, vai valdība vasarā ir darījusi pietiekami, lai samazinātu iedzīvotāju rēķinus šajā ziemā? Nav viennozīmīgi darījusi visu. Bet es neteiktu tikai un nerunātu viennozīmīgi par šo ziemu, tāpēc, ka šī ziema nav, kā to pateikt, tāds kritiskais moments un iemesls. Jā, un šīs ziemas problēmas nav radušās šogad, kad daudz no viņam arī šogad ir parādījušies. Runājot par ziemas pabalstiem, kuri jau sasniegs, es kaut kur lasu, līdz 40–50% ģimenes, teiksim, ir tādā stāvokļa, kuriem tas pabalsts būtu vajadzīgs. Ja? Diezgan katastrofāla situācija. Es domāju, ka valdība no pirmās personas un tālāk patiešo atbild par šito situāciju. Ja? Ir valsts kapitāla sabiedrības, tur ir kaut kādas padomas, ko tur nozīmē vai apstiprina valdība un tā tālāk. Ja? Kā var būt tā, ka mums jau neatceros, cik elektrības tarifi ir augstākie Eiropā, ka mums valdība apstiprina kaut kādas padomas vai atbildīgus par to, un neviens nav atlaists no darba par to, ka mūsu valstī cilvēki maksā visvairāk nekā visā Eiropā. Jebkurā uzņēmumā, ja cilvēks ir sliktākais savā nozarē, ja menedžments, ja valde, ja padome ir slikta, ja viņam nemāk to izdarīt, viņu jāmaina. Mūsu valsts absolūti netiek galā ar tiešiem pienākumiem. Ja? Runāsim par to, ka valstī vajadzētu nodrošināt normālu, iedzīvotāju, eksistenci. Daudz maz ar energoresursiem. Un tieši pēdējos pāris gadus tā situācija ar energoresursiem ir diezgan dramatiska. Ja? Vissliktākais ir tas, ka vēl tas tiek pasniegts tādā veidā, ka valdība par tām lietām neatbild. Tad man ir jautājums, kurš atbild? Ja? Mēs runājam par gāzes cenu, par komunālu cenu, par elektrības cenu un tā tālāk. Tad mums ir, kas mums ir? Mums ir monopolists, privātu uzņēmums viens. Mums ir valsts kapitāla sabiedrības 2 vai 3, cik viņas tur ir, kuri principā to apkuri un to elektrību cenu veido. Paskatīsimies no malas uz to situāciju. Šodien privātu māju reizēm ir lētāk apkurināt ar malku nekā ar centrālo apkuri. Šodien, ja mēs runājam par elektrību, tad saules paneļu uzstādīšana, ja privāti cilvēks liek pie sevi uz jumtu vai vēl kaut kā, tas izmaksā tur 850–900 eiro par kilovatu un tā tālāk. Un tad mums briest milzīgi projekti, kā valsts kapitāla sabiedrība to vai sabiedrības to uzstādīs, un sākuma cena viņam jau investīciju izskatās, ka pa kilovātu viņi taisās maksāt jau 1200. Tas ir uz 25% vairāk nekā tas izmaksā privātā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kā cilvēkam pašam, kā vecos padomju laikos, jādzīvo pašam, un pašam par sevi jārūpējās, un tas ir izdevīgāk un lētāk nekā to, ko piedāvā tev valsts.